Blended noteikumi ir tādi, kad ir viena meitene un 5 džeki, un katru raundu lido prom. Es varu pateikt, man 18? Jā, tu. Nē. Es varu pateikt, man 9? Jā, tas Nē. Mani sauc Justīna, man ir 19. Es dzīvoju Jelgavā. Es vienreiz deitoju, kad man bija 17, 24 gadīgi torku. Un viņš bija tik smēšs. Es saucu Klaus. Man ir 19 gadi tagad. Es dzīvoju Rīgā tagad. Es vienreiz tā piedzēros. Un pat es neatceros, ka es mēģināju salaist ar 2 lesbietēm. Ok, es esmu no Rīgas. Man 16 gadi. Man sauc Ernsts. Es runāju huņu. Man ir uz 18 gadi. Esmu Ričards, a.k.a. Dabols. Es esmu no nekurienes vidus. Es jau no mazas bērnības skatos Malu Pony, un tagad esmu Loud and Proud Brownies. Es esmu Arturs, man ir 17 gadi, esmu no Rīgas. Man ir kinda bail braukt ar mašīnu. Man sauc Kjūlums, man pronouns ir Nick Eger. Pilni 19. Priekš tā es mācās varbūt Andrēģi. Bērnu dārzā man bija šubīti. Mēs bijām precējušies un skolotāju priekšā taisām bērnus. Viņi nemācīja drēbes novilkt. Man sauc Klaus, esmu no Liepājas, tagad dzīvoju Rīgā, studēju, var teikt, biznesu, maisavas biznesu. Strādāju kazino tagad. Drīz nē, drīz braucu uz Ameriku strādāt. Jā, tas ir viss par mani īsumā. Varat nākamais iet. Neko liek nestāstīšu. Man sauc Ernests, esmu no Rīgas. Mācos Rīgas tehniskajā koledžā, novirziens elektronika. Un jā, pagaidām viss. Jau mani sauc Ričards, kas man tālāk bija jāsaka, lūdzu. Tev jāiepazīstina sev, tas ir vienalga, kā tu to interpretē. Man ir 17, eju vidusskolā un profesionāli griežu aparātu. Ok, mani sauc Arturs, man 17. Eju skolā, tā īpaši neko nedaru, vienkārši čiloju. Ok, un numur 5? Man sauc Henrijs, man 19 gadi. Es esmu college dropout un strādāju webshopā. Ok. Šis ir basic intro. Kuj, tev sagatavotie jautājumi. Tā. Es sākšu tā ļoti tā casual, jā. Es pirmais, ko pajautāšu, kas ir jūsu mīļākais ēdiens? Labi, sākšu. Mans mīļākais ēdiens ir cepumi. Jo, nākamais. Ok, man mīļākais ēdiens ir, visu, ko man gatavo māma. Man ļoti patīk pašgatavot ēdienu. Un it īpaši olums ēdieni ir visākie. Es ēdu, ko man ēdiens ir mīļa lieta. Pilnībā piekrīt. Numur 3. Jā, man bērn. Man garšo banāni. Es ēdu banānus, viņi ir labi tev. Paldies par uzmanību. Banāni. Nā. Man nav īsti mīļākais ēdiens, bet man patīk ceptas olas ar bekonu. Never can go wrong, man. Mīļākais ēdiens būtu omīts gatavotās kartupeļu pankūkas ar krēmu. Jo. Justin, Pilnībā piekrīt. kādu komentāru? Vai kāds tev... Man ir favorīts izvērsies, bet... Nesaki skaļi. Es neteikšu skaļi. Nākamais jautājums ir sekojošs. Ko jūs no visa šī sagaidāt? Jā. Man šo fujaks. Ja godīgi, es no šī sagaidu 5 bērnu ģimeni vismaz. Es sagaidu sev jaunu māju. Es sagaidu sev M4 behu vismaz. Un lojālu sievieti. Paldies par viņu. Es sagaidu content. Šitais labāk būtu fucking entertaining, savādāk es nošaušos.
Es drīkstu. Jā, tu drīkst. Mainīt savu body counts double digits. Es gribu Ananās dzirdēt ir labi, lai vienai lietai mainītos garš. Puiši sapratīs. Jā, bildojiet šo suspense, vai kā to sauc, bet es vēlos izmest ārā 3. Sorry, trešais. Ko? Un vai tev vajag viņu mogot? Paļakā man olas, blēj, zeja bala. Ko es tā centos? Es centos! Nē. Kāds tu viņu izmeti? Tāds jautājums. Jā, Tāpēc, lūdzu, ka viņš paskatām. grib 5 bērnu ģimeni un lielu māju, bet tajā pašā brīdī nemācās un griež aprātus. Ko es nemācu? Es tev teicu, sevi vidusskolā, blēj. Nu, tas ir tas pats, kas nemācīties. Bet... Tu zini, aparāti ir biznesa. Tu zini, cik esmu nopelnījis? Nē, blēj. Aprūvoju. Jautājums ir, cik tu esi papis? Jā, šitais Džeks vispār kazino strādā, jā? Nu, Tu negribi, lai es tev nopēru, blēj, māju Dubajā. Tu gribi dzīvot te Maskačkā Rīgā, blēj, pie kaut kāda fucking mārcīša, jā? Kas pa bullshitu? Iedomājies, mums būtu 5 bērni, tu varētu iet retairementā 20 gados, un mūsu bērni parūpētos mums. Negribu 5 bērnus. Labi, 2 bērni. vienu. Fujak, nevajag pazemot savus standarts. 5 Es tev bērni. izmetu, jo ejam tālāk. Ok. O, jā. Labi. Ar alkoholu uz to vai uz jūsu? Pirmais lūdzu. Uz stubu, bet es neesmu dzēruši pēdējos 3 mēnešus. On the grinding every day. Es tā uz svētkiem vairāk. Man vairāk bijušana. Taist. Nē, es arī piekrītu, ja ir svētki, tā var, bet no ikdienā, nā. Es jau nedzeru, bet snikeri klusē. Nākamais jautājums ir, vai jums tagad ir saklāta gulta? Gultē vienmēr jābūt darba gatavībā. Jūs esat kādu gatavu mest ārā jau? Jā. Un kurš tas būtu? Ceturtais. Jā, GG. That was a good run. GG. GG, tik tālāk nekā Pat tagad. Es tagad visumā esmu izmests. Nu, tu jau pēdējos vārdus pateikt. Es gribu Nu, kā pateikt neieslēgt. tikai vienu. Bļeģ, GG double. Good run, good run. I respect you. Vai veids nākošajā dzīvē? Tāpēc, ka viņš neko nedara, viņam garšo olas ar bekonu, man negaršo olas ar bekonu. Un viņš tā atnāca tikai priekš kontenta, un viņam vecāki ir šķīrušies, un viņš dzer. Kurš nedzer, bet? Ko tu šodien Tu esi ķipa darījis, nedzer, Justin? Ejiet secībā, un es gribētu, lai jūs tagad paskatīties Googlē un nosaucat pēdējās 3 lietas, ko jūs esat iegooglējuši. Toxic shit, pizdzēt. Tas ļoti daudz ko pasaka. Tas zila brīnum Exactly. varētu būt īstenībā. Ko tad? Mans pēdējās 3 lietas, ko es meklēju, bija lokācija, kā tikt atpakaļ uz savu dzīvokli, LinkedIn profils, ķipa biznesa profils un biznesa, ķipa Instagram profils meklēju savēju. Okay, manas pēdējās ieguldītās lietas ir autobusu saraksts, Maikovu un ChatGPT. Mans pēdējās 3 ir Kazino Latvija, Google tulkotājs un Google Maps. Labi. Labi. Un tagad es gribētu dzirdēt, bija nesen Spotify Wrapped, un es gribētu dzirdēt jūs top 3 artistus. Jā, man bija šī logo, sorry. Es nelietoju Spotify, Android. bet es klausos dziesmas, un es varētu nosaukt vienkārši 3 savus mīļākos artistus, ja tev interesē. Jā, man interesanti. Cīgi pārdevējs, Ods un Ansis.
Ekskluzīvi. Drīkst pajautāt, kur tu klausies mūziku? Jā, protams, es klausos SoundCloudā un YouTube. Es domāju, Tas galvenais, zini, kad es ielieku telefonu, tad, kad es klausos YouTube, es ielieku telefonu ar ekrānu uz āru vērstu. Tā kā, tas ir prikols. Jums jāsaprot, ir tas prikols, tas ir struggles arī bija šī. Bet ir safe, dzīvot var. Viens no top vietām man ir Thank You So Much. Tāds dziedātājs tad ir Juice WRLD un I Love You, Tommy. Jā, tie man top 3. Esmu iepriekšējām atbildēs tikai dzirdējis vienu safe variantu, bet mans top 3 ir Ots, 3 Ādots Tagars un Lil Uzi Vert. Kāds ir tavs top 3? Mans top 3. Godīgi. Pirmajā vietā ir Drake. Tad man bija Kendricks un tad man bija Frank Ocean. Es varbūt varu kādu izbalsot un tad pajautāt izšķirošos jautājumus. Droši. Es gribu mest ārā 5. Ain't surprise, man tikai kamera jāslēdzēšu. Jā. Ok, so mokošanas brīdis, bļed, tas ir most basic bitch, ko esmu fucking dzirdējis, bļed. Kurš klausās Dreiku? How the fuck can you listen to that aid? Bļed, Frank Ocean, tiešām, bļed, this is stuck in 2015 or something, bļed, kā piedzim kādu nedēļu atpakaļ or something, what the fuck is your problem? Es neesmu pārteicis tevi skolā bulijo visu. Kā es viņu izmetīju, Justin? Man viņš nepateikt, ka man viņš strādā webshopā. Nu, tas jau labi, viņš jau ar tavs nosikas pārdod. Viņš atbildēja to, ka viņš grib pacelt savu body count uz double digits. Šo arī var atbildēt Justīne, bet ko tu augstāk vērtētu, lojalitāti vai uzticību? Tas gadījumā nav tā kā viens un tas pats? Nē. Uzticību. Es man šeit vērtētu uzticību pirmajā vietā, un pēc tam sakot lojalitāti tikai. Man nav pamatojums, bet jā. Pilnīgi noteikti uzticību. Uzticību nevar iegūt tik vienkārši. Tev ir tā kā jāpierāda sev vairākos aspektos, un jā, nu, tā strādā tas viss. Iedomājieties, es tagad jūs priekšā izģērbjos, un mēs esam gatavi ņemties, bet es nenovelku zeķes. Ko tu padomā? Man būtu vienalga. Tā ir ziema. Man poka. Es teiktu tā, ja tev pirmkārt tas ir haram, otrkārt no sākuma kārtīgi būtu jāpačelo pie uguns, kur tā nedrīkst uzreiz tā ķerties pie lietas. Un, ja tev patīk zeķes, es tev pat iedotu savus onus, uzadīt tās vilnas zeķes vēl pa virsu uzvilkt tā, lai karstāk iet visu. Jā, es gribētu dzirdēt jūsu jautājumu, nevis jūsu jautājumus, bet sliktākos jautājumus, ko jums kādreiz ir kāda meitene uzdevusi. Jā, pagaidi, man arī vajag laiku bišķīt padomāt, nedomāju pa pagātni, vajag es virzos priekšu. Sam Justīnai, kas ir vissliktākais jautājums, ko viņa ir uzdevusi čalim? Es vienreiz vakar pajautāju Drekiņam, viņš gribēja satikties, un es viņam pavaicāju, lai viņš atsūta savu pēdējo STS testu. Es varu atbildēt uz to jautājumu. Sliktākais, ko man meitene paprasījusi, manuprāt, ir cik tev garš, jo, manuprāt, to būtu, to vajadzētu redzēt un pieredzēt īstajā dzīvē, nevis runāšanas veidā. Debilākais jautājums, ko man meitene uzdevusi, ir prasījusi, kāpēc es gribu 4 sievas. Un tam man vajadzēja 2 stundas viņai ar eseju viņai pateikt, kāpēc gribu 4 sievas.
Un beigās es sapratu, ka es negribu 4 sievas, jo tu man katrai tai sievieti tas viss jāizskaidro, un tas ir pārāk liels čakars. Tas bija tā kā Facebook joks pizdies. Ja tu varētu pavakariņot šovakar ar jebkuru vēsturisku leģendāru čuvaku, kurš tas būtu un kāpēc un ko tu iegūsi no tā čuvaka? Vienīgais, ar ko es gribētu pavakariņot, būtu Andrew Tate. Es jau viņu varētu visu samučīt. Es teicu vēsturisku. Vēsturisku? Viņš ir vēsturisks. Viņš jau ir vēsturi. Labi. Es gribētu pavakariņot ar Bobu Marley, jo, tā kā viņam ir daudz ļoti tāds interesants tēmas, par ko runāt, un viņš varētu man piepildīt prātu ar vienkārši radošumu, manuprāt. Kas ir, tā kā, visgrūtākā lieta, kam tu esi gājis cauri dzīvē? 7. klase. Pamatojums. Matemātika bija pārāk grūta. Kādas īpašības tu visvairāk novērtē vīriešos? Ka viņš nav ēmo. Jā, šeit nostāds, bļa. Labi, kas te par ļomīšanu notiek? Davai virzamies priekšu. Virzamies uz priekšu, blēd. Tikai uz priekšu, blēd. Atpakaļ neskatās. Man ir viens jautājums visiem. Kas ir sliktāks? Meitene ar lielu body countu vai čalis ar lielu body countu? Noteikti, ka meitene ar lielu body countu. Man liekas, ka diezgan vienlīdzīgi. Tā kā kāda starpība, ka tu esi meitene puisis, tā kā ja tu ir daudz liels body counts, tad tu ir liels body counts. Kādas ir džekiem savādāk? Tu vari aiziet un pārgulēt jebkuru garām gājēju. Čaļiem tas nestrādā. Čaļiem jāstrādā. Es pilnīgi piekrītu Klāvam, un es varētu argumentēt, kāpēc meitenes body counts ir sliktāks nekā vīriešu body counts, kurš ir, varētu būt augstāks. Tātad meitene, kā jau Klaus teica, var pārgulēt ar jebkuru, pilnīgi jebkuru. Un puišiem ir jāpacenšas pie tā. Un es domāju, ka tā kā meitenes, tā kā viņām ir tā kā viņām paliek vēl jūtas pēc tā, jo puišiem tā kā ir tā, ka viņam jau viena meitene patīk, un viņš to izdara ar citu meiteni un aiziet pie tās atpakaļ un turpina mīlēt viņu. Es domāju, tā ir straight vienkārši mīlestība, bet tā kā, ja tu aizej un tā kā pārguli ar čali, tad es domāju, tā kā tev vēl paliks jūtas pie tās meitenes un pie tā čaļa un tā tālāk, un tev varbūt patiks, un tas tā kā visu tā aptver vienā posmā. Un es vēl varētu piebilst, meitenēm palielinās body countam pazeminās viņas vērtību. Vīriešiem atkal ir otrādi. Lielāks body counts, lielāka to vērtību. Simple math. Tev ir iespēja kādu atgriezt atpakaļ. Vai tu viņu izmantos? Piekto. Ļoti patīk tas, ka viņam ļoti garšo almas kartupeļu pankūci. Dok mazās. Es zināju, ka tu man ka es tev pietrūku. Jūs zināt, tagad jūs runājat ar cilvēkiem, un viņi pasaka vienu vārdu, kas jūs izsit no slēdēm, jums vairs ar to cilvēku nekad mūžā vairs negribas runāt. Kas ir tas viens vārds, kas jums ļoti, ļoti trigero, kad saka? Es nezinu, ja kāds sāk runāt par kaut kādiem LGBT raitiem, ej nahu, es viņus nošaušu. Man zaibali jau viens.
Man ir pilnīgi, man pilnīgi vienalga, ko cilvēki runā. Galvenais ir, lai neaprunā neko, neiesaista nekur manu ģimeni, manu mammu vai tēti. Tas notiek par jālauž uzreiz. Labi, pie otrais numurs Japington. Jebkas, kas saistībā ar LGBTQ, in my opinion. Ko otrais domā par LGBT? Jautājums Džekiem. Man jāatbild uz jautājumu, jā, jaunieki. Man bļaļ atbild. Tātad, ko es domāju par LGBTQ? Reāli, godīgi, pilnīgi nepiš, kas viņi, bļa, ir. Ja viņi, bļa, te grib nahuj darboties, tad lai viņi darbojas, bet lai, bļa, to neizrāda. Ja, bļa, viņi to grib izrādīt, bļa, make me for president, es, bļa, izdarīšu tā, lai viņi šeit nebūtu. Tā kā, bļaļ, no Krievijas, lai pīsās nahuj. Labi, visu Tomu šauju vaļā savu jautājumu. Nē, tā kā aizgāju tēmu par LGBTQ and stuff. Ko es darītu, ja tev tā kā, tev ir bērns, un viņš tā kā pasaka, jo esmu tā kā gejs, lesbe, or, anything. Bi, trans. Whatever. Ko es darītu? Pie psihologa aizsūtīt visticamāk. Tas nav Ja pareizi. psihologs gejs? Es nezinu. Pohuj, kaut ko izdomās. Manie bērni Tad nebūs es no geji, pie tas gan. patologa, bļaļ. Ok, tātad es pilnīgi noteikti mēģinātu pārmācīt to bērnu. Tā kā es viņam neko nedarītu, es viņam neko nesistu, neko tādu. Es ar viņu kārtīgi deeply aprunātos, un man viņam būtu viens specifisks jautājums, vai tu tiešām to gribi, vai tu gribi, vai tev bāž, cits puikas diešā, vai tā kā meitene ar meiteni, jā, jūs sapratāt. Es noteikti kārtīgi aprunātos, un man būtu tāds jautājums, vai tu to gribi. Un, ja tas tā notiktu, tā kā man būtu kaut kādā citā veidā tas jāatrasina, bet tas noteikti tiktu atrasināts. Mums noteikti sūtītu uz kaut kādiem treniņiem tā kārtīgi, pilna disciplīna, pa pilnu slodzi strādātu cilvēks uzreiz, un nekādu variantu šeit citu nebūtu. Man tad rodās jautājums. Puisī, tā kā dīrsā bāzt pimpi ir nepareizi, bet vai vecinē ir pareizi? Ja viņai tas patīk. Es nesapratu jautājumu. Tev pēc taviem morāles likumiem, vai tev liekas anālais seks morāli pareizi, bet ar veceni? Ar sievieti, vai tas ir normāli? Jā. Es domāju, ka jā, tā kā tas varētu būt pilnīgi normāli. Tā kā. Es nezinu, ja meitenei tas patīk, tā kā, kāpēc neapmierināt tā kā meiteni. Galvenais, lai ir clean, tā kā vienmēr jābūt tīrai. Bet, kā Oldons teica, man jau arī dažreiz patīk tas netīrais. Ahujiet, bļaļ. Rainis, bļaļ, ahujiet. Es jau neko, bet otrais numurs tik daudz pazarēks aizmirst jautājumu. Tā kā vecim dirsā bāzt pimpi ir nepareizi, bet vai vecinē Tas jau ir otrs jautājums. Es atceros pirmo jautājumu, ja cip sīkais ir LGBT. Jā, bet jūs tā kā neiet pretrunā jau. Bet pa. Es vienkārši turpinātu pējot child support. I ain't getting no kids. Ok, Justin, tu gribi kādu mest ārā teikt? Jā. Tad droši drīksti vienu izmest ārā. Pirmā klāsa. Yeah. So, yeah. It is what it is. Ahujiet. Tu pēc influencer izties, fujak. What the fuck? Man ir sociālā mediju aģentūra, tā kā viss sēd kopā, saprot?
Nu, tu uzreiz tās brīlītes, kepons, uzreiz var redzēt, tu tā kā tev, bļaļ, iet jau, bļaļ. Vēža pacients. Tas tā kā Kolberts domā, ka viņš ir. Ahujieģi. Davai, čau, izbaudu vakar viss. Tiekās. Pizdiec. Es teiktu, ka nepareizi izvēlu. Jā. Jā. Afigēji. Kāpēc tu viņu izmet? Tāpēc, ka viņš baigi daudz runāja, ko tas sūd, man liekas. Viņš kaut ko pateica, kas man ļoti nepatiks. Viņa jau uz kodiem 2 raundiem gribēja izmest ārā. Bet, jā. Jā. Man nepatīk krievi. Un man patīk Vācija viņas prime laikos. Latvijā tagad ir fucked up situācija. Es negrasos savu mammu vai tēti saukt par vecāks 1 vai vecāks 2. Man patiesībā liekas, ka esmu dzirdējusi pietiekami. Okay. Es drīkstu veikt savu beidzošo izvēlu, varbūt. Jā, gaidīt. Bija ļoti grūti izvēle. Bet es izvēlos šodien otro. Mēs tērā vai lai viņš paliek iekšā? Otrais paliek. Piektais, kā tev pēdējā vārdu? Labi, tu izklausies pēc bebra, to es aizmirstu piebilst pirmā reizē. Un, lai tev veicas, bļaļ, klausīties 5 stundas ar vienu tematu, par ko runā otrais numurs. Tur, bļaļ, tev ausis nahuj pirmā dienā jau sāks asiņot, lai veicas. Dirst visu laiku, bļaļ. Bļaļ, mēs nahuj, dārsas cepsim pie uguns, kuru huj tu dīri. Bļaļ, tas ir lame. Tas ir tik fucking debīli, bļaļ. Izmetiet. Shut up to fucking bebras, jibanais, bļaļ. Pagaid, piektais. Kāds bija tavs perfektais randiņš? Bļaļ, paņemt lētāko moteli, bļaļ, un tad gultu čīksināt. Lai visi klausās. Lai visi klausās, bļaļ, lai galvenais vēl labā. Pie uguns, kur ir lielāks vaibiņš, tā kā, ja godīgi. Pie uguns. Pagnēs. Viņam kamer vēl. Pie uguns, kur es ceru. Kamer, okei. Pie uguns, kur es ceru, ka jūs abi ierapusiet iekšā tie uguntiņā un nodiksiet. 5, 4, 8, 3, 1. Es sēžu cepurē, jo man īstabā ir fucking augsts, bļaļ, tāpēc vajag iet pie uguns, kur čilot. Jā. Ugunskurs. Jā. Labi, ko tu vispār pa dzīvi dari? Kas ir tavs hobijs un ko tu mīli darīt? Mīlu iemesties. Un uzmini, kas tagad ir manās tās? The one. Jā, puj. Čām, ja tu nezināji, es esmu repers. Nu, tu nezināji. Es sapratu, es sapratu pēc tā, ka tu neklausies Spotify, tu klausies SoundCloud un YouTube. Jā, nu, tu varēsi iečakot manas dziesmas, es tev varēšu padziedāt blakus. Tā kā pie uguns, kur vienmēr. Bet līdz tam vēl jāpagaļ brītiņš. Ziemā augsts sēdēt ārā pie uguns, kur. Bet man ir mani māja, un mēs manā mājā varam sēdēt pie uguns, kur. Kā tas skan? Tas skan daudz labāk, vai ne? Un pēc tam vēl peldēt basēnā un iet pirtī. Māja ir uz mammas vārda. Man patīk fleksot ar senču lietām, tāpēc, ka es viņiem palīdzu un es zinu, ka es ieguldīju darbu tajā.
Tāds ir mans prikals. Ar senšu Jā. lietām. Senšu lieta, tieši tā. Tu jau tā kā pats senšu radījums, to ar sevi vari fleksot atlaist. Nu, vecīt, bļaļ, man tā izaudzināja man mamma. Tā kā viss respekts manai mammai. Respekt. Tā, nu, kāds šeit ir turpinājums teikt? Kuizini, redz, uzpēc Šeit ir vispār noteikti. Mēs sarunājam mūsu tikšanos un mēs tiekamies, jā. Līdz ugunskuram vēl būs tālu. Es jāizdomā mājās kādu dienu Bet pasēdēt. pagaid, mēs par dzīves vietām nerunājām. Kur jūs dzīvojat? Es dzīvoju labākajā rajonā, a.k.a. Berģi. Tas ir tā kā top rajons. Teic, tā kā, kur tu dzīvoji vispār? Zini, kur ir ozolnieki? Jelgavā? Jā. Jā, es zinu, kur tas ir, bet es neesmu tur nekad bijis. Tu skatījies Niklau video, ķipa viņam tur tas draugs Niks, ķipa, dzīvo. Jā. Viņš tev gan jau kaut kur kaimiņos. Jā. Viņš nav kaimiņos. Viņš ir netālu. Jā. Nu, kaut kas tāds. Kilometrs no No viena Kalnu. rajona ir. No viena rajona ir. Jā. Nu, Sniker, kāds tālāk ir plāns tā kā šim visam? Jūs domājat plānu, es nezinu. Mēs runājam, mēs... Pateikt, es zajiem balvis. Kročo, Nē, Justīna, jā. tu arī... Nē, es uzinu. Bļā, paši domāju. Jā, nu, te jau visi jautājumi ir izskanēti. Te ir dzīvē jāstiekas un jau jārunā. Jā, bet ne, Tālākām vēl ir tēmām. viens izšķirošs jautājums. Suns vai kaķis? Paldies. Oi, man ir vienalga kāds dzīvnieks, kaut vai papagails vecīt, bļā, bet ja man būs papagails, es viņam iemācīšu runāt, es esmu tas. Man gan patīk suņi. Suņi, safe. Tu būtu spējīgi savākt pēc viņa? Jā. Nu, ok, tad ideāli. Es ceru, ka tu labi arī gatavojies, tikai tas ir arī svarīgi. Un draudzene var atbildēt uz šo jautājumu, labi gatavojies. Teikt, jā. Mēs varētu pagatavot kopā arī. Parādi Tas ir draudzeni, labs. paldies. Ko? Oh, Jo, shit, Kovalt. Labi, Sorry. tā, es domāju, jānoslēdz šis prīkols un iedrupo man message'ā direktā savu snapu Instagram, piesako man arī atpakaļ un iečako manas dziesmas. Tā vienkārši iečako dziesmasiem. Nu, nē, tā kā mēs sarunāsim tikties. Tikai, cik tev gadu vispār? 19. Jā, un kā domā, cik man ir? 16. 17. Bet, nu, nē. Ir atšķirība, bet, nu, gadu tikai skaidrs, vai ne? Jā. Jā, tieši tā. Kā tev palika Tieši tā. 18? Paldies. 18, 29. janvārī. Nav ilgi jāgaida. Un tad uzrakst man 29. janvārī. Ok, sarunāts. Labi. Labi, mēs varam tā. Tā. Tā var